Uzcelta 18. gadsimtā lepnas spāņu ģimenes vadībā, šī paso joprojām glabā viņu mantojumu, gleznotus griestus, heraldiskus akmens grebumus un neaptveramu mākslas darba daudzumu visā mājā. Taču aiz šī elegances slēpjas stāsts par ģimeni, kuras bagātības tika iegūtas vīna biznesā un kuras mantinieki pamazām izzuda, atstājot pili pamestu ar visām tās bagātībām iekšpusē. Šo reģionu kādreiz raksturoja vīna dārzi. Ģimenes, piemēram tā, kas uzcēla šo pili, kļuva bagātas no vīna tirdzniecības. Viņa vārda bija cieši saistīta ar šo zemi un baznīcu. Viņa mājas nebija tikai dzīves vietas. Tās bija varas simboli, kur krustojās bizness, ticība un sabiedriskā dzīve. Bet vēsture mainījās. Mantojuma sadalīšana, emigrācija un lauku muižu noriets pakāpeniski vājināja tādas ģimenes kā šīs. Daudzi mantinieki šķērsoja okeānu uz Kubu vai Argentīnu, sūtīja vēstules uz mājām, bet nekad vairs neatgriezās šeit dzīvot. Citi vienkārši atteicās no pārāk liela īpašuma uzturēšanas. Un tāpat kā neskaitāmas citas muižnieku mājas Spānijā, šī pils iegrima klusumā. Kas varēja likt ģimenei aiziet un atstāt visu šo aiz muguras? Šodien Spānijā ir 7 grādi. Mēs joprojām izpētam, joprojām dodam pilnu jaudu, bet es to nožēloju. Paskaties pa tiem logiem. Ir tiešām karsti. Paskaties uz šo un pamēģināsim iekļūt šajā trakajā pilī. Bet mēs neesam pārliecināti, vai iekšā ir signalizācija. Tā varētu būt. Pamēģināsim šo. Pamēģināsim. Labi, tātad šie ir vārti. Nē, uz tiem ir slēdzeni. Labi, man šķiet, ka šeit ir zars, uz kura var nostāties. Tas ir diezgan ērti. Uzmanies, Ecīt, uzmanies. Vai viss kārtībā? Ejam. Iekšā ir vēsi, tas ir patīkami. Jā, bet ar kāpnēm tas noteikti ir izdarāms. Varbūt Rikardo vai kaut kas tāds. Vau, tas šķiet nedroši. Aha. Tas patiešām ir traki. Es neko neredzu. Labi, šī daļa nav pieejama. Ak, Dievs, tas ir lieliski. Visā Spānijā un lielā daļā Eiropas dišciltīgās ģimenes gal galā zaudēja savu bagātību un stāvokli. Gadsimtiem ilgi viņa vara balstījās uz zemi, karaļa sakariem un mantotām privilēģijām. Taču laika gaitā šī sistēma sāka izjukt. Kari un politiskie satricinājumi vājināja viņu varu, revolūcijas apstrīdēja viņa tiesības, un jaunās nozares pārvietoja bagātību tirgotāju un finansistu rokās. Līdz 19. un 20. gadsimtam daudzas mužnieku ģimenes vairs nespēja sekt savu īpašumu milzīgās uzturēšanas izmaksas, un viņa bagātība pamazām izsīka. Šī pils ģimene gāja to pašu ceļu,
kādreiz cieši saistīta ar Portugāles kroni. Viņi dzīvoja politikas un ceremoniju centrā, taču politiskie nemieri, lielie parādi un spiediens uzturēt karalisko rezidenci izrādījās pārāk liels. Viņi noriec atspoguļo neskaitāmu dižciltīgo namu likteni, un tas ir iemesls, kāpēc mūsdienās visā Eiropā sastopam tik daudz pamestu pīļu un pili. Mēs tikām iekšā šajā vietā, bet tā ir pilnīgi pamesta. Māja brūk kopā. Kā redzējāt, kāds noteikti rūpējas par dzīvniekiem laukos, un es īsti negribu tikt pieķerts šeit. Tāpēc mēs joprojām taisīsim video par šo vietu. Tas būs nedaudz īsāks nekā parasti. Es esmu mazliet papētījis par šo vietu, un izrādās, ka tā ir ļoti sena pils, kurai šobrīd ir jau 300 gadi. Un mēs šobrīd stāvam šīs vietas galvenajā ieejas zālē apakšējā stāvā. Mēs arī tikko pārbaudījām durvis. Ak jā, tā ir tipiska spāņu pils, un tev šī ir pirmā spāņu pils, vai ne? Jā, tā ir. Izskatās ļoti tīra, bet es pieņemu, ka tas nav standarts. Nē, tas noteikti nav standarts, bet šādi soli spāņu pilīs pie ieejas ir ierasta lieta. Ieejas zālē ir šie skaistie soli, un tie ir domāti, lai sagaidītu viesus un apsēdinātu viņus šeit. Sveiki! Jā, es redzēju, tas šķiet tik neiederīgs. Krēslas zonas fliperu automāts. Vai tu zini? Krēslas zona. Es nezinu, krēslas zona. Tā ir televīzijas pārraide, manuprāt, no 60. vai pat vēl vecāka. Wow, un tas joprojām šeit stāv. Es labprāt uzspēlētu spēli, bet mums nav laika. Mums jāatskaņo video. Jā. Arī šo priekšmetu šeit vestibilā. Tas ir pārsteidzoši, tas ir mehāniskais ērģelis. Es domāju, ka tā ir taisnība. Diezgan grūti pateikt, mēs to nevaram atvērt. Bet es arī to neuzvilkšu, jo tas radīs pārāk daudz trokšu. Varbūt šis? Jā, te to var redzēt. Tu redzi stīgas, tu redzi āmurus. Tātad tas ir sava veida klavieres. Ak, es arī redzu tur to rulli ar visām tapām uz tā. Ak jā, tā noteikti ir kaut kāda mūzikas lādīta, mūzikas mehānisms. Jā, mums Nīderlandē tādas ir diezgan daudz. Jā. Pirms mēs kāpjam augšā pa kāpnēm, iesim uz šo ēkas pusi. Pagrabs galvenokārt tika izmantots kā pagrabs. Kā redzat, šeit mums ir pāris jauki galdi un jaukas krēsli. Un viena lieta, ko es pamanīju augšstāvā, ir V. Jā, un arī uz loga stikla bija V. Diemžēl man vēl nav izdevies veikt daudz pētījumu. Jā, V uz krēsliem, V augšstāvā noteikti šīs vietas ģimenes simbols. Un šie cilvēki tad nopelnīja naudu ar vīnu. Viņiem bija milzīgs vīna bizness. Kā redzat, viņiem bija visas greznības, kādām vajadzēja būt vienā no tiem Spānijas pilīm. Šī ir skaista biljarda istaba, un šeit pēc garas darba dienas viņi atpūtās. Spēlēja pūlu. Nē, Šis nav pūla galds, tā ir biljarda istaba. šis ir biljarda galds. Jā, hei, tur ir pāris bildes. Tie noteikti ir iepriekšējie īpašnieki. 1932. gadā. Ak, tas ir tieši pirms Spānijas pilsoņu kara, un es arī lasīju vēsturē, ka šai vietai bija dažas problēmas Spānijas kara laikā. Ak, pareizi, jā, un kā ar to dāmu? Bet šai ģimenei arī ir daudz ģimenes strīdu. Gadu gaitā tā sašķēlās, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šī vieta šodien ir tādā stāvoklī. Man ļoti patīk šis biljarda kīju turētājs šeit. Jā, tā ir lieliska detaļa. Jā, tas ir diezgan grēzens, bet ļoti elegants. Neskatoties uz to. Tas ir lieliski. Vēl viena bilde ar burvīgu dāmu arī šeit. Tās ir dīvainas durvis. Oho, wow. Šī ir noliktavas telpa, bet tās ir ļoti, ļoti interesantas durvis. Es ātri ieskatīšos. Jā, mēs šo telpu vēl neesam redzējuši. Tikai noliktavas telpa, kā tu teici. Daži velospēdi. Jā, okay. Neviens šeit nav bijis jau ilgu laiku. Tikko izgāja cauri zirnekļu tīkliem. Un otrā istabā ir tikai dažas gultas. Jā. Arī ātri pārslīd pāri ar kameru. Tātad jūs visi esat redzējuši pagrabu. Ak, šeit jau ir pāris gultas. Jā. Tātad pietiks ar pagrabu. Dosimies uz šīs vietas augšējiem stāviem.
Bet vispirms Apskatīsim viņu ģimenes ģerboni. mēs vēl neesam par to runājuši. Jūs varat redzēt ģimenes ģerboni šeit. Un tas ir ļoti svarīgs, jo tajā ir pils elementi, bruņinieka ķivere, zobeni, gliemežvāki un citas dažādas lietas. Un tur drīkstēja likt tikai bruņinieka ķiveri. Ja tu biji cīnījies svarīgā kaujā un biji kronēts, piemēram, Par drosmi. drosmi, jā, un tad tev pēc tam piešķīra augstmaņa titulu. Un pils šeit nozīmē, ka šai ģimenei agrāk piederēja cietokšņi un pilis, kā arī plašas zemes un reģioni visā Spānijā. Tātad viņi noteikti bija ļoti svarīga ģimene gadsimtu gaitā. Un ķemjušu blemens ir saistīts ar ticību, es domāju. Jā. Tātad māja, kurā mēs stāvam, ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un arī ģimene. Tagad tā lielākoties ir sašķelta. Toreiz viņi bija, tur bija kaut kas. Tāpēc es esmu ļoti sajūsmināts, jo šīs kāpnes ir tik skaistas. Paskaties uz šo. Wow! Tam jābūt vienam no skaistākajiem, ko es redzējis līdz šim, vai ne? Jā, biezi koka sijas. Jā. Tas ir pārsteidzoši. Wow. Un tad viņiem šeit ir vāzes, bet atkal tur ir ģerboņi. Wow, šeit vēl ir dažas augi, jā, bet tie ir augi, kas var izdzīvot ļoti ilgu laiku. Zem kaltētiem augiem. Jā. Jā. Skaties, te mums ir vēl viens ģerbonis ar pili, ērgli, suņiem, tāpēc tie arī ir dažādi ģerboņi. Jā, man īsti nav saprotams, kāpēc ir tik daudz dažādu ģerboņu. Kāpēc tā ir? Gadu gaitā esmu redzējis mājas ar 10 ģerboņu tajās. Un pārsvarā tās ir dišciltīgas ģimenes, kas precas savā starpā, lai paplašinātu savas teritorijas un iegūtu lielāku kontroli pār noteiktām valsts daļām. Un tad viņi apvienoja savus ģerboņus, vai arī tos lika kopā, vai arī izvietoja atsevišķi. Un dažreiz ir mājas ar, es pat redzēju vienu ar kādiem 30 ģerboņiem. Es pievienošu saiti šeit augšā. Tas ir tiešām forši. Tas arī ir Portugālē, nevis Spānijā. Wow! Paskaties uz to gleznu. Skaties. Jā. Ak, Dievs! Tas ir reliģisks gleznojums. Jā, noteikti tas ir Jēzus, vai ne? Jā, Jēzus. Ar bērnu. Es nekad iepriekš neesmu redzējis tik lielu gleznu pamestā vietā. Šī ir lielākā, ko jebkad esmu redzējis. Tiešām. Godīgi. Tas ir skaisti. Varbūt ir vēl kāda lielāka, bet šī noteikti ir starp 3 lielākajām, vai kaut kā tā. Jā, tas ir tiešām skaisti. Un sols tur apakšā. Un ieejas halla šeit kopumā, tas vienkārši ir mākslas darbs. Wow, vai esi redzējis to pulksteni tur augšā? Ak, pareizi. Jā, es to redzēju. Vienkārši ej tieši garām tam. Tas ir lieliski. Wow, un tad viss koks zem tā. Jā, šī ir liela halla. Jā, nolādēts. Es nevaru noticēt, ka mēs stāvam šajā vietā, un es esmu tik saspringts par to un visu pārējo. Jā. Šī ir ļoti spāniska lieta, ko tu šeit redzi. Viņiem vienmēr virs logiem ir šie aizkari, un es domāju, ka tas varētu būt saistīts ar saules gaismu vakarā, vai arī vienkārši dizaina elements kopumā. Tam noteikti jābūt dizaina elementam, vai ne? Jā. Tas nenoslīd līdz galam, lai aizsektu sauli. Tas noteikti nav, lai aizsektu sauli. Tagad, labi, iesim te iekšā mājā. Es gribu apskatīt šo. Zini, kas man to atgādina? Nautilusā? Jā, pagaidi. Vai tas tiešām bija tas, ko tu domā? Jā, es domāju, ka tā ir bumba, mīna. Jā. Un tajā augšā ir kronis. Jā. Tas atkal parāda dzimtas dišciltību. Ļoti interesants gabals. Man patīk, ka mums ir līdzīga domāšana. Šī istaba ir pilnīgi traka. Šī bija lielā ēdamzāle. Galds agrāk atradās vidū. Šeit savulaik rīkoja greznas ballītes, visticamāk ar visizsmalcinātākajām vakariņām tieši šeit. Visām cēlējām draugu un ģimenes lokam. Tā ir ļoti jauka vieta. Apskatīsim šos krēslus, varbūt arī uz tienu. Ir. Ģimenes ģerbonis. Es domāju, tās ir mazāk greznas nekā tā, kas ir lejā. Jā, bet tur tomēr ir burts V, jā? Vai arī tas ir LV. Es domāju, ka tas ir
LV. Tātad atkal ir dīvaini apvienošanās starp ģimenēm un arī kronis. Brīnišķīgi, jā. Arī tā lustra šeit ir diezgan unikāla, jā? Arī diezgan zems. Un tad uz loga tur atkal redzam ģimenes burtu V, kas atgriežas. Tikai viens burts V. Wow! Un es domāju, ka viena no manām mīļākajām šīs istabas īpašībām noteikti ir kamīns. Jā, arī šis milzīgais elements. Labi, lieliski. Grebumi, vai tu to sauktu par grebumiem? Es varbūt teiktu akmens apdare, bet grebums arī ir labs vārds tam. Es skatījos, kāds tas akmens ir, bet izskatās pēc kaut kāda marmora. Wow, droši vien tikpat vecs kā pati māja. Ak, šis ir tas. Es domāju, tur ir arī V-burts. Jā, es arī tā domāju, bet tagad vairs nedomāju tā. Es domāju, ka tas ir tikai uzņēmuma zīme. Jā. Jā. Wow, labi, tev ir laba acs. Labi, parādīsim šo vietu. Jā, jūs varat redzēt, ka viss apmetums šeit augšā sāk drupt un bojāties. Diemžēl. Šeit mums ir skapis, kas pilns ar visām šķīviem, ar kuriem viņi agrāk pasniedz tās graznās vakariņas un rīkoja ballītes. Kā jūs vispār varētu aizsniegt dažus no tiem šķīviem? Es domāju, ka tev vajadzīgas mazas kāpnes, lai uzkāptu augšā. Cerams, ka ir mazas trepītes, lai paņemtu dažus no tiem. Jā, skaties, ja man būtu iespēja pievienoties kādai no šīm ballītēm, es to darītu. Es noteikti par to dotu naudu. Un kas mums ir šajā pusē? Šeit ir karsti. Ak, šeit ir karsti. Jā, šodien Spānijā ir 47 grādi. Šī ir viena no karstākajām dienām šogad, un mums ir karstuma vilnis. Un tad mēs nolemjam doties izpētē. Jā, kādā Spānijas daļā, otrdien, kādā Spānijas daļā būs 47 grādi. Jā, tāpēc otrdien Seviļā būs 47 grādi. Es domāju, ka tā ir gandrīz viena no augstākajām temperatūrām, kas jebkad reģistrēta iespējams otrdien. Šis ir viens no maniem iecienītākajiem rakstām galdiem. Mūsu izpētes laikā mēs vēl neesam sastapuši tādu, bet šis ir tradicionāls sekreters. Un es domāju, ka tas ir no 19. gadsimta sākuma. Smieklīgā daļa ir tā, ka man vienmēr patīk atvērt šīs atvilknes, un dažās no tām dažreiz var atrast slēptas nodalījumus. Jā! Piemēram, ja tu paskaties šeit aizmugurē, dažreiz vari kaut ko izvilkt un tad atrast nodalījumu, kur viņi lika savus rotaslietas vai kādus svarīgus dokumentus vai kaut ko tam līdzīgu. Jā, noteikti parādīsim šos cilvēkus šeit pie sienas. Es to pat nezināju. Viņi noteikti ir daļa no šīs ģimenes. Wow. Es arī skatos šeit uz sienām, un uz tām ir freskas. Es arī pamanīju otrā istabā griestus, un arī tur ir dažas izbalējušas zīmējuma pēdas. Šie griesti noteikti kādreiz bija ļoti skaisti. Jā. Viņi vispār nav rūpējušies par šo vietu. Nē. Es domāju, ka kādā brīdī varētu vēlēties to atjaunot. Bet jā, tas tur visticamāk ir ļoti svarīga persona. Jā. Centrālais elements. Vai šeit kaut kas ir uzrakstīts? Freska ap gleznu. Zīmējuma fotografija. Es domāju, tas ir lieliski, vai ne? Viņš izskatās pēc interesanta vīrieša. Jā. Es gribētu pavadīt nakti ar viņu. Viņš runā par visu. Un es domāju, jā, šī istaba. Ak, tu redzi marmoru. Es redzu, ka lūgs tur norāda uz istabas malu, un viņš atkal meklē viltoto marmoru. Es atkal ieraudzīju marmora imitāciju. Šis ir jauks. No attāluma tas ir ļoti labi uztaisīts, un no šejienes tas izskatās pavisam labi. Jā. Tagad šajā pusē mums ir vēl viena sēdēšanas zona. Ak, vai tu redzēji spoguli? Es gribu iet. Labi, forši. Tur apkārt ir pulēta apdare. Ho. Un, protams, Jēzus Kristus nav sarakstā. Šeit lejā ir sakrauta kaudze mēbeļu. Es domāju, ka viņi mēģina tās saglabāt. Ak, jā! Izskatās diezgan jauki, skaists polsterējums, krēsli un viss pārējais. Tas ir tipiski spāniski, vai ne, šāda veida krēslis? Ak, franču spāņu. Es teiktu franču spāņu. Jā, noteikti ir abu ietekme, bet, manuprāt, dizaina elementi uz krēsliem izskatās ļoti spāniski. Jā.
Es arī gribu norādīt uz šī skapja grebumu. Ak, wow. Tas arī ļoti skaists, bet, diemžēl, termīti tam ir tikuši klāt. Jā. Bet tik un tā pārsteidzoši, vienkārši pārsteidzoši. Labi, iesim uz to pusi. Jā. Man tiešām sāk iepatikties šī vieta. Un mēs esam apskatījuši tikai kādus 20 līdz 30% no tās. Tātad labākās telpas vēl tikai priekšā. Pēc manām personīgajām domām, Jā. kas tā ir par telpu? Es domāju, ka agrāk tā bija kaut kāda liela dzīvojamā telpa. Jā. Viņi gan ir visu mēbeles pārvietojuši uz sāniem. Jā. Droši vien tāpēc, ka griestos ir noplūde. Ak, pareizi. Jā, tur pamatīgi tek. Taisnība. Tā ir ļoti skumja realitāte. Un droši vien viņi vēlas pasargāt mēbeles. Paskatīsimies apkārt istabā. Iesim. Es domāju, mēbeles šeit ir tik neticamas, izskatās pat ļoti trauslas. Vai tas ir zutis? Izskatās pēc kaut kā tāda. Jā. Tad blakus tam ir salons. Un, jā, visā šajā mājā mums ir skaistas glaznas. Un šī, ļaujiet man paskatīties, vai arī šī ir īsta. Jā, bet vai tie ir paraksts? Tā nav paraksta. Un tas man šķiet diezgan interesanti. Viņi iedūra nazi tieši sev sirdī. Oho, viņi šajā glaznā raud. Ļoti skumjš darbs. Arī zeltotais rāmis ir tik skaists. Jā, skumjš darbs, tieši tā. Vai tas ir īsts? Nē, tā ir tikai freska. Jā. Oho, es nezināju, ka spāņi to dara tik bieži. Jā, arī es nezināju, jā. Es arī neesmu apmeklējis pārāk daudz spāņu vietu. Jāsaka, oho. Kas ir šī garā lieta, kas guļ virsū? Vai tu redzēji šo? Šī lielā bulta. Jā, es skatījos uz kaut ko citu, bet tas arī ir ļoti interesanti. Šis noteikti ir bultas gals. Kas tas ir? Es nezinu, kas tas ir. Es domāju, ka tu ieliki šos uzgaļus, vai ne? Šo te... Jā, tas ir kā šķēps. Jā. Es skatījos uz pūķi šeit. Tev ir taisnība. Bet hei, paskaties virstā. Paskaties, ir pilnīgs ģerbonis, kuru mēs esam palaiduši garām. Oho. Jā, pilnībā no koka izgrabts ģerbonis ar pili un pūķi uz tā. Diezgan traks pūķis, kas cīnās ar suni un cilvēku vai kaut ko tādu. Man ļoti patīk šie mītiskie laiki. Jā, tas ir tik labi. Viltus kamīns. Viltus tādā ziņā, ka nokrāsots. Es teiktu viltus kamīns. Jā, es arī tā teiktu, jā. Un tad tās krēsli zem tā, tie ir režisoru krēsli, tā varētu teikt. Un tiem arī ir ģimenes ģerboņi. Šīs ģimenes ģerboņi, tieši tā. Tas pats, ko mēs redzam lejā. Šie krēsli arī ir tik lieliski. Man šķiet, ka šajā brīdī šī grīda kļūst ļoti vāja. Jā, labāk nesteigāsim pa vietām, kur vadi ir redzami. Man nevajadzētu tur stāvēt, bet es tomēr gribēju parādīt šo neticamo lustras šeit. Arī slīpētais stikls. Jā. Vau, tas ir meistardarbs, un tam nav elektrības. Jā. Šī, nē. Tā ir, es tur redzu dažas spuldas. Ak, dažas tur augšā, jā, pārējais ir sveces. Jā. Tas ir tik labs kontrasts, manuprāt. Es arī tā domāju. Joprojām saglabā veco, bet pieņem jauno. Labi. Ak, šis ir vēl viens. Wow. Manuprāt, tas ir ļoti spānisks. Ak, pareizi. No visiem, ko es līdz šim esmu redzējis, šis ir tāds kā ar pērlēm iekšā. Interesants gabals. Vai tas ir pērlīšu dēļ, kāpēc tu saki, ka tas ir spāņu, ja? Jā, jo es Spānijā esmu redzējis daudz šādu lustras ar visām tām pērlītēm. Un tad arī Portugālē. Šī cilindriskā, jā. Man tās ļoti patīk. Arī šī ir diezgan neticama. Tas ir gājiens apkārt galdam. Militāra figūra. Jā. Bet man tiešām patīk tas, ka viņiem uz apkaklas ir pils. Vai ne? Bet šis varētu būt tas cilvēks, kurš ģimenei nopelnīja bruņu cepuri ģerbonī. Jā. Kas to lai zina? Viņš varētu būt bijis leģendārs cīnītājs kaujās savā laikā. Jā, wow. Šis ir tik brīnišķīgs gleznojums. Dažreiz aizmugurē kaut kas ir. Šim nav. Nē, bet ja var būt klusāk uz brīdi, mēs varam par to parunāt. Spogulis. Ak jā, šāds apzeltīts spogulis ir tik brīnišķīgs. Apzeltījums ir lieliski izdarīts.
un tas vairāk ir itāļu stils, nevis spāņu. Ak, tiešām? Jo es to visu esmu redzējis Itālijā. Visus šos lielos spoguļus ar lapām, kas pilnībā pārklātas ar pulētu zelta pārklājumu kā šis. Labi, mēs lēnām noliekam mūsu mīļoto kungu atpakaļ. Jā. Un paskatīsimies šeit. Jā. Mums ir vēl viens reliģisks darbs. Jā, ak, Es uzzināju, kam domātas bultas. Ak, lai noturētu aizkars. Jā. Jā. Tas ir forši. Ak, un tās ir arī citas daļas, kas ir virs kamīna, galvas. Ak, tātad šis patiesībā ir tikai aizkara turētājs. Jā, tas tiešām ir forši. Es domāju, ka šo patiesībā sauc par virsdurvju dekoru. Labi, nezinu, vai tas attiecas arī uz aizkariem, bet man šķiet, ka tas ir virsdurvju dekors. Skaists sānu galds, un arī šis stūris šeit ar marmora galdu ir diezgan interesants. Skaties, mazs suns, tas ir kājbalsts. Wow! Šie ir patiešām iespaidīgi mēbeļu gabali. Es domāju, ka mēs varam arī vienkārši ieskatīties te iekšā. Jā, paskatīsimies ātri. Tomēr mums jābūt uzmanīgiem, jo kaimiņi var redzēt visu dārzu šeit. Un šeit ir dažādi neticami paklāji, atkal ar ērgļiem. Un ģimenes ģerbonis. Arī šis suls šajā pusē. Vai esi to redzējis? Tam arī ir vēja un ģerbonis. Un kronis, jā. Šis krēsls ir pieskaņots. Tam krēslam ir kronis. Nu nevar būt. Šie cilvēki bija neticami bagāti un karaliskie. Jā. Viņi bija no pašas augstākās sabiedrības. Ak, kas tas ir? Liels portrets, manuprāt, no kādas skolas tajā laikā. Jā. Un te mums ir apbrīnojams grīdas pulkstenis. Un pat šim augšā ir kronis. Vai taisnība? Jā, viņi tiešām vēlējās parādīt, ka ir dišciltīgi. Jā. Wow! Var turpināt uz to skatīties. Jā. Tur vēl ir viena kāpņu daļa, kas mums vēl jāparāda. Un galvenā guļamistaba. Palieciet kopā ar mums, jo tas ir kaut kas patiešām labs. Tas ir ļoti grēznis. Jā, pārmērīgi. Jā, bet tas ir ļoti skaists un meistarīgi izgatavots. Hei, ātri ieskatīsimies pirms ieejam istabā noteikti. Ja vēlies mums palīdzēt un atbalstīt, kā arī palīdzēt dokumentēt šīs vietas, apskati Bros of DK preces. Saite ir aprakstā. Tas ir labākais veids, kā atbalstīt kanālu un palīdzēt mums veidot šīs dokumentālās filmas. Un tagad parādīsim jums šo istabu. Šis ir pils ārējais labais spārns, un manuprāt, tā atkal ir ēdama zāle. Man šķiet, ka šajās milzīgajās pilīs ir daudz vienādu telpu. Jā. Ar vienādu funkciju. Jā, viena un tā pati funkcija, bet atšķirīgs izpildījums. Jā, mums ir brīnišķīgs klavieres. Tas ir Šasāņa frēres. Ak, es filmēju pili Francijā. Tas ir pats slavenākais video, kas mums ir kanālā, un tā ir Šasāņa pils. Ak, tiešām. Jā, es pievienošu saiti stūrī, lai visi var noskatīties. Tas tomēr ir skaists klavieres. Vai tās nav ziloņkaula taustiņi? Nē, tās īsti nestrādā. Jā, tās izskatās tā. Tās izskatās pēc ziloņkaula. Jā. Wow, tas joprojām izskatās lieliski. Ļoti labi uzturēts. Wow. Un tur augšā, es domāju, ka tur ir dāma, kas agrāk šeit dzīvoja un bija no šīs ģimenes. Droši vien arī svarīga persona. Visur šajā telpā var atpūsties un relaksēties. Un tad vidū viņiem bija liels galds. Jā, tā viņi to darīja. Šeit ir rakstīts, ka ēkā bija īss savienojums. Jā. Tā tad nav elektrības. Nav elektrības. Jā, varbūt tas pat ir labi. Pievērsīsim uzmanību briestiem. Jā, tur ir skaista krāsaina freska, kas attēlo ziedu. Tas izskatās mazliet pēc jūgens stila. Jā, pareizi. Tev taisnība par to. Nezinu, vai es to izrunāju pareizi. Droši vien nē. Bet griesti dažās vietās ir tiešām labi, bet citās vietās ir ļoti, ļoti sapūši. Piemēram, šeit tie gan arī vairs nav. Jā. Tas prasīs kādu laiku, lai atjaunotu, un visticamāk nekad netiks atjaunots.
Vēl pāris gleznas šeit uz sienas. Jā, un šis darbs arī ir ļoti interesants, jo tas ir tas pats cilvēks, kura melnbalto fotografiju mēs atradām. Vai ne? Jā, citā istabā pie mājas ieejas. Jā, Un šī ir daudz lielāka. tas ir skaists portrets. Izskatās, ka jūs esat dzīvojis 100, varbūt pat ne 20. gadsimtā patiesībā. Jā, es domāju, jā, 20. gadsimts. 20. gadsimts, jā, jā, jā. Es piekrītu. Viņš izskatās pēc reliģiskas personas. Visticamāk mūks. Ah. Skaties, Jā, vai tu redzēji ģerboni šeit? tas ir lieliska mēbele ar ģimenes ģerboni, kas ir pilnībā iegravēts tajā. Skaisti. Tas neatverās, bet šis ir kombinēta mēbele. Sekretārs ar augšējo daļu šeit virsū. Ļoti interesanti. Ak, čīkstošs. Vau! Tas tumšais koks arī ir tik skaists. Šeit ir daudz grāmatu, papīru un visa kā. Labi, aizvērsim to ciet. Es gribu pievērst uzmanību šim veldiņam. Vai tu to redzēji? Tas ir diezgan forši. Tur ir tādas kā cirvi uz tā Jā, alebadas. alebardas. Šis ir ieroču speciālists aiz kameras. Es esmu tāds kā cirvi, alebardas, sers alebards. Cirvi laikam, jā. Labi, greznā guļamistaba sakrīt ar šo. Kad es ieraudzīju šīs istabas attēlu, mēs zinājām, ka mums šeit jāatbrauc un jāizpēta tā. Jo šis tiešām ir kas īpašs. Es nevarētu iedomāties, ka varētu mierīgi šeit gulēt. Nē, šajā istabā mierīgi gulēt nevar. Es domāju, ka tu pamosties, tu varētu nodomāt, ak jā, mana paša guļamistaba. Apskatīsim dažus no tiem tuvāk. Jā. Ne visus, bet vienkārši paskatieties. Tie ir amatniecības darbi. Vau! Tas ir kā bruņiniekam doties satikt ciemu iedzīvotājus, pilsētas dāmas. Un tas ir gleznots 1834. gadā, tā teikts. Te, šeit. Jā, tieši tā. Jā, Kad tad īsti šī ēka tika uzcelta? 1730. gadā. Tātad tas varētu būt pareizi? Tas varētu būt pareizi. 200 gadus vecās gleznas visticamāk gadu gaitā ir retušētas. Tāpēc tās joprojām izskatās lieliski. Jā, tās joprojām izskatās ļoti labā stāvoklī. Oho, Jā, liemežvāks. tas ir lieliski. Tā ir viņa ģimenes zīme. Nu, ja tu to pievieno savam ģerbonim, tam ir saistība ar ticību. Ticība un reliģija. Jā, noteikti ļoti reliģiozi cilvēki. Tā ka jā, varēja būt ak, vau. Un pat šeit uz aizslietņa viņiem ir izšūts ģimenes ģerbonis. Vau! Vēl pāris attēlojumi. Es skatos, vai tas stāsta kaut kādu stāstu, bet neesmu pārliecināts, jo tas izskatās pēc Dona Kihota, bet neesmu drošs. Šajā pamestajā pils guļamistabā pašas sienas stāsta savu stāstu. Uz paneļiem ir attēlotas ainas no Dona Kihota dzīves, Spānijas slavenākā bruņinieka, kurš patiesībā nekad nav eksistējis un kuru uzrakstīja Miguels de Cervantes 17. gadsimta sākumā. Viņa stāsts vēsta par novecojošu muižnieku, kurš izlasījis pārāk daudz bruņniecības grāmatu, devās atdzīvināt zudušo bruņinieku laikmetu. Viņš sajauca veidzirnavas ar milžiem, zemnieku meitenes ar princesēm un krogus ar apburtām pilī. Līdzās viņam jāja Sančo Pansa, viņa uzticīgais, bet skeptiskais ieroču nesējs. Kopā viņi kļuva par cerības un neprāta, drosmes un maldu simboliem. Bet kāpēc šo stāstu izvietot šeit, viņa guļamistabas privātumā? 18. un 19. gadsimtā Dons Kihots visā Spānijā tika uzskatīts ne tikai par romānu. Viņš bija kļuvis par nacionālās izturības un iztēles simbolu. Šai ģimenei gleznas visticamāk bija viņa kultūras lepnuma un pašu ideālu atspoguļojums. Tās ikdienā atgādināja par drosmi, atjautību un par izplūdušo robežu starp realitāti un ambīcijām. Šodien, kad apmetums drūp un krāsas zaudē savu spilgtumu, Dons Kihots joprojām paliek uz šīm sienām, izzūdošs sargs vērtībām un sapņiem, kas reiz raksturoja cilvēkus, kuri šeit dzīvoja. Jā, pārāk daudz iespaidu. Nē, Es domāju, Dona Kihota stāsts. Dona Kihota stāsts. Jā, par bruņinieku, kurš cīnās ar veidzirnavām un domā, ka tās ir pūķi, un tam ir šis
Ak, bet redzi, tas ir tas pats bruņinieks, kurš atgriežas atkal un atkal. Visur. Jā. Tātad noteikti ar to ir saistīts kāds stāsts. Mēs mēģināsim to noskaidrot. Jā, mēs pat varētu aiziet nepareizā virzienā ar šo stāstu. Ir vēl viens. Šeit. Viņš ir apžilbināts lūk. Jā. Ar aizsietām acīm. Varbūt izstumts vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Es domāju, tas ir Dons Kihots. Skaties, viņi uzvedās tā, it kā viņi būtu pūķis. Ak, lūdzu. Tas ir Dons Kihots, man šķiet. Jā, jo viņiem rokās ir arī plēšas, un viņi pūš viņam virsū gaisu. Jā, viņi atmāna viņu, liekot domāt, ka viņš cīnās ar pūķi. Es esmu diezgan pārliecināts, ka tam tā jābūt, vai ne? Jā, es nezinu Dona Kihota stāstu, bet noteikti izpētīšu to, kad tikšu mājās. Paskaties, šeit viņš cīnās ar lauvu vai kaut ko tam līdzīgu. Tas ir tik forši. Besals stāsts tavā guļamistabā. Jā, wow. Vēl viena lieta, ko es noteikti gribu izcelt šajā istabā, ir gultas izmērs. Tā ir tik neticami maza. Jā. Tu tur pat līdz pusē neietilptu. Es zinu, ka es neietilptu, nē. Lūkas šeit Portugālē un Spānijā saskārās ar miega problēmām. Jā. Viņa kājas pārņem Japānu, Franciju un visur citur. Šis ir Lieliski. mazuļu skripts. Vai ne? Jā. Tas ir skaisti. Es domāju, ka tajā laikā tas būtu bijis vēl greznāks. Jā. Tagad tas ir nedaudz nolietojies. Tāpēc šī daļa šeit trūkst. Ak jā, tur augšā bija arī mazs zieds. Jā. Es domāju, ka mēs novadījām lielisku ekskursiju pa šo māju. Es gribu tikt prom no šejienes, bet priecājos, ka to nofilmēju. Paldies par baseinu, jā, tas ir lielisks. Un paldies Komonam, ka nāc kopā ar mani. Un paldies jums visiem, ka bijāt šeit kopā ar mums un skatījāties šo video. Tiekamies nākamnedēļ citā lieliskā sērijā. Uz redzēšanos!